Labdien, cienītas dāmas un augstī godēti kungi! Es esmu priecīga redzēt jūs veselas, dzīvprietīgas, skaistas un gribu šodien piedāvāt jūsu uzmanībai jauno lekciju par informāciju. Tēma skan, kā jūs redzat, informācijas apmaiņa starp cilvēkiem un dabu. Sākšu no tā, ka informācija ir starpdisciplinārais jēdziens. Bez informācijas nav iedomājama neviena zinātne, nevienas darbu process. Informācija kā jēdziens ir galvenais vienai zinātnei, kurai tas ir kibernetika. Mēs daudz runājam par informāciju. Mēs meklējam informāciju. Informācijas dēļ mēs esam šeit. Bet, diemžēl, šis jēdziens līdz galam vēl nav izprasts, un laikam ar to var paskaidrot, ka pastāv diezgan daudz atšķirīgas definīcijas. Un tagad es gribu ar dažiem jūs iepazīstināt un mēģināsim saprast, kāda ir galvenā doma šim definīcijam, kas ir informācija. Piemēram, Petrova redakcijas svešvārdu vārnīca informāciju traktē kā ziņojums par kaut ko, kā dati par apkārtējo pasauli un tās procesiem, kuras uztver organismi, aparāti un citas informācijas sistēmas savu dzīves un darbības gaitā. Enciklopēdiskā vārnīca. To redigēja un sastādīja Prohorovs. Viņš raksta un uzskata, ka informācija ir sākotnējas datus, kuras cilvēki nodod mutiski, rakstiski vai citādāk ar tehnisko līdzekļu vai signālu palīdzību. Andreja Vilka enciklopēdiskā vārnīca. Mēs lasām, ka informācija ir datu summa, iekodēta kaut kāda materiāla nesējā, valoda, simbolos, formulas, mūziku skaņas un tā tālāk, kuru cilvēki izmanto savu darbībā. Ja mēs tā dziļi padomāsim, kāda ir šīm definīcijām galvenā doma? Galvenā doma laikam tā, ka informācija ir dati par
apkārtējo vide. Dati par apkārtējo vide. Mēs saņemam informāciju, adaptējam to. Apstrādājam savu smadzenes un izdodam produktu, kultūru. Var 100% piekrist franču filosofam Lurie, kurš uzskatā, ka kultūru veido daba. Kāda daba, tāda kultūra. Un tāpēc ir tik daudz atšķirīgas kultūras. Un tāpēc ir mūsu Latvijas kultūra. Tagad apskatīsim, kādi informācijas apmaiņas veidi pastāv un kādi zināmi cilvēkam. Tātad, pirmkārt, apmaiņā ar datiem. Šo apmaiņu izmanto cilvēki, lai sazinātu savu starpā un informētu viens otru. Cilvēki ar automātiem arī apmainās ar datiem, automāti ar automātiem. Aiz signāliem apmainās dzīvnieki, augi, šūnas un organismi apmainās ar pazīmēm, lai nodot ģenētisko informāciju no viena organisma uz otram. Cilvēks ar dabu apmainās ar elementāru daļu palīdzību. Mēs apmainamies tādā veidā ar Zemi un ar kosmosu. Kosmosā atsevišķi kosmiskie termini un vielas apmainās arī ar elementāru daļiņu palīdzību. Tagad mēģināsim noskaidrot, kāda ir informācijas fiziska daba. Kas tas ir? Jā, kā teikt, mēs gribam saprast. Cilvēks pašlaik zina divi, kā teikt, informācijas radošanas vai apmaiņas veidi. Viens veids, tas ir starojums, otrs ar vielu palīdzību. Mēs apmainamies ar informāciju. Eksperimentāli ir pierādīts, ka informatīvais efekts ir jebkuram starojumam. Ja šim starojumam ir jauda no 10 minus 12 pakāpē līdz 10 minus 2 pakāpē. Ja jauda ir cita, tad mēs nesaņemsim informatīvo efektu. Mums būs siltuma efekts. Otrais ceļš ir viela, ūdens. Ir tā saucamas ūdens atmiņas struktūras, ar kuru palīdzību mēs arī saņemam informāciju. Bet par to mēs parunāsim drusciņ vēlāk. Es jums apsolu, ka mēs tiksim arī līdz šim jautājumiem. Un tagad apskatīsim, kādi cilvēka organi uzņem informāciju. Pa lielāko daļu šī organi atrodas mūsu galvā. Acis un ausis uztver starojuma informāciju. Daļai vielas informāciju. Deguns un mute mums ir speciāli tādi receptori, ar kuru palīdzību mēs esam spējīgi uztvert smaržas, smakas, garšu ar mute. Mums ir āda,
kura ir plašas informācijas uztveršanas iespējas. Visi informācijas uztveršanas organi saņem to informāciju no gada smadzenes, un smadzenes apstrādā informāciju un atlasa vissvarīgāko, kas ir nepieciešama organismam. Mēs varam pateikt, ka mēs informāciju saņemam ar savu organiem kā no dabas, tā arī tehnogēnu informāciju. Mēs, teiksim, dzirdam policijas mašīnas skaņi, atrast palīdzības mašīnas skaņi, vai ugunsdzēsējas mašīnas skaņi, un mēs sapratam, kas tas ir. Mēs sapratam šo informāciju. Mēs redzam luksoforu apgaismojumus un arī sapratam, ko tas nozīmē. Mēs redzam salūti, fejerverki un sapratam, ka tas ir svētki. Tātad mēs varam spriest par apkārtējo vide un ko viņa mums kādu informāciju nogādā. Slimi cilvēkiem, kuram nav visas organus kārtībā, visi uztveres organi ir ar ierobežotam iespējām tādi cilvēki, teiksim, aklie. Tie izmanto informācijas iegūšanu tie organi, kuri vēl strādā. Teiksim, aklie izmanto lasīšanai pirksti. Ir eksperimenti, kuri rāda, ka jebkura ādas daļa prot lasīt. Bija eksperimenti, kad cilvēks lasa ar muguru, teiksim, vai ar roku. Jebkura ādas daļa dod tādu iespēju. Par tehnogēnu informāciju vēl viens piemērs, kuru es piemērsu pateikt. Teiksim, sieviete atradas virtuve, gatavo ēst. Pēkšņi viņa jūt ar degunu tādu nepatīkamu smaku. Un saprat, ka ar gāzes plītu kaut kas nav kārtībā. Gāzes speciālisti zina, ka gāze nesmaržo, bet viņi tiešām pieliks smaržīgas vielas, lai informētu cilvēka, ka ir bīstama situācija. Tātad tādas lietas ir. Atgriezīsimies pie akliem. Viņi var arī ar degunu dabūt informāciju, teiksim, pansionātus, kur dzīvo aklie. Dārznieki veido viņam tādi parki, kur atsevišķas alējas iestādīti augi ar smaržīgām pūtiem, kuri ļauj orientēties telpā. Viņš pasmaržo to smaržu un saprat, tas ir aviņu alēja, tas ir viens virziens, jasmīni cita virzienā un tā tālāk. Runājot par augiem. Augi ir īpatnējs informācijas mehānisms. Viņš ir bezgalīgi svarīgs cilvēkam, dzīvniekam. Diemžēl eksistē tikai viens organisms pasaulē, augu organisms, kurš ir spējīgs vērtēt vides kvalitāti un saprast, vai tā vide der pret dzīvošanas vai ne. Ne mēs, ne dzīvnieki nepratam to darīt. Tātad mēs esam spiesti orientēties pēc augiem. Ļoti labi, ja mēs dzīvojam pirmajās stāvos, pirmā, otra, trešā. Mēs katru dienu redzam zaļumi ap mūsu māju, koki, mauriņi, puķis.
tie ziedi, tie skaisti rada savu zaļumi, un mēs esam mierīgi. Vide ir jauka, varam dzīvot. Tikko augi sāk nikuļot, palikt dzelteni un nejauki, mēs sapratam, ka vides kvalitāte ir bojata, ka jāmeklē kaut kādi cēloņi, kas kaitē augiem un, protams, arī mums kaitē. Bet jūs arī zināt, ka trisstāvi tas nav vienīgais stāvu skaits, kuru mēs apdzīvojam. Arhitekti, cilvēki būvē milzīgas ēkas. 10 stāvīgi, 20, 50, 100 un vairāk stāvu. Ja dzīvē atrauj mūs no apakšas un velk mūs uz augšu, viņa apdraud mūs ar to, ka mēs neredzam vairāk zaļumi, mēs paliekam nervozi, mums bojējas garstāvoklis un mēs sākam kļūt neadekvāti. Amerikā apdrošināšanas korporācijas, kuras ļoti rūpējas par savu naudiņu, viņam ir vairākas tādas laboratorijas un pētnieki, kuri tieši strādā, lai noskaidrot, kā cilvēks jūtas katra situācija. Un viņi noskaidroja, ka sākas jau no 8. 9. stāva pēc 10 stāviem, cilvēks stresu situācijas kļūst neadekvāts. Teiksim, iedomājieties uz vienu mirkli 22. stāvs un ugunsgrēks. Kā uzvedas cilvēks 22. stāvā? It kā normāls, parasta situācija, bet sākas stresu situācija, sākas ugunsgrēks. Viņš ņem palagu, satin to virvē, piesien pie palodzes un par to virvē mēģina glābties. Galīgi neadekvātais rīkojums. Tātad par to ļoti labi zina apdrošināšanas kompānijas. Un mēs tomēr būvējam tādas ēkas. Kā arhitekti grib mēģina palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri dzīvo augšējos stāvos. Viņi veido balkoni, loģijas, terāses, kur liek apzaļumojumi. Cilvēks skatās uz tiem zaļumiem, kuri ir viņa dārziņa terāses, un paliek mierīgāk, un paliek laimīgs. Problēmas arī rada ziema. Ziema koki nomet lapas. Mēs redzam melni, plīki koki, nav nekādas orientācijas. Pēdīgi. Mēs sākam nervozīt. Apkārt tikai baltais sniegs un pelēks asfalts. Ko darīt? Kā glābties? Ir arī šeit izēja. Mēs liekam, ja mums galīgi slikti jau visu mūsu radio mums par nervu strongiem visa laika taureka jau lieto, bet ir labākā izēja nekā nervu strong. Vajag uzlikt uz palociem un kaut kur vairākas puķu plodus ar zaļam košam lapiņam, ar ziediem. Un katru reizi, pagriežot savu seju pie tā auga, mēs redzam, ka viņš ir dzīvs, un viņš it kā sāk mums, nebēdājas. Drīz būs pavasaris, viss paies, un mēs atkal būsim laimīgi. Vissliktākā gadījumā cilvēks liek uz sienām gleznas ar ainavām, ar mēžņiem. Tas ir ļoti labi. Un acis, kad viņš slīdo par gleznām un redz tādu jauku, zaļu, mierīgu bildi, arī
nomierinājis. Tas ir mūsu psihoterapija. Ne tikai augi var sniegt informāciju cilvēkam, bet arī cilvēks var sniegt informāciju augam. Kā piemēru, es jums pastāstīšu par vienu ļoti veiksmīgu eksperimentātoru. Tas ir amerikāņu, kā viņš sauc, biologs Luters Burbanks. Tas ir ļoti interesants cilvēks. Visi uzdevumi, kuri viņš liek sevi, viņam izdevas izpildīt. Teiksim, jūs varat iedomāties, viņš izaudzināja plume bez kauliem. Un vienreiz Luters uzstādīja sev tādu traku uzdevumu – izaudzināt kaktusiņš bez ērkšķiem un bez rūktas tādas miesas, ja, auga. Viņš sāk eksperimentēt. Izmēģināja dažādas selekcijas paņēmienus, bet kaktusiņš turējās kā ķīniešu sienā un negribēja mest ārā savu ērkšķus. Bet mums jāsaprot kaktusiņu. Viņš dzīvo tūkstnesī, kur nav ko ēst un nav ūdeņā. Un ja viņš būtu bez ērkšķiem, ja viņš būtu garšīgs, jūs varat saprast, kas notiktu. Viņš momentā būtu apēsts. Ko tikai nedarīja Luters. Viņš pat noskrēpēja visas adatas, visas ērkšķus, bet kaktusiņš izaudzināja vēl trakākas. Luters palika nikns, sadalīja visi podi un iznīcināja visi kaktusiņi. Bet pagāja laiks, Luters nebija tas cilvēks, kurš atteicas no savu iecerētu. Un viņš izdomāja, kā uzvarēt. Viņš sāk atkal ielikt kaktusiņu podiņā, sāk viņu laistīt, sāk viņu lutināt un sāk ar viņu runāt. Viņš runā tā, kaktusiņš. Šajā laboratorijā ir tikai tavu draugi, kuri tevi mīl, kuri tev neko sliktu nepadarīs. Tev nevajadzīgas ērkšķis. Esi mierīgs. Un viņam galā izdevās pierunāt kaktusiņu. Kaktusiņš nometa savu adatas, viņš palika gluds un garšīgs. Tas ir morāla problēma, jūs sapratat. Vai viss kārtībā, bet es negribu tagad skart šī smago problēmu, bet tomēr informācija pastāv. Informācija pastāv starp cilvēkiem un augiem arī. Tagad es gribu jūs drusciņ iepazīstināt ar viedokli par informāciju, kuru izteica divi slaveni fiziki, Šipovs un Akimovs. Viņi apliecina, ka fizikā eksistē absolūta informācija vai dievišķa prāta lauks. Viņi uzskata arī, ka jebkura informācija uz jebkura attālumu ietekmē fotonus un citas elementāras daļiņas. Tātad informāciju nevar noslēpt. Tā momentā ir visas matērijas ieguvums, visas pasaules ieguvums. To, ko mēs runājam, arī zina visa pasaule.
Genādijs Šipovs apliecina, ka eksistē pirmatnēja informācija, kura iet caur augsto prātu. Pie tām šo enerģijas kvantums paliek nemainīgs. 90% no pasaules zinātniekiem tic augstam prātam, kā eksistē tāds. Es arī ticu. Tagad laiks pāriet uz apsolītam iepriekš ūdens atmiņas struktūrām. Kā cilvēks uzzināja par ūdens atmiņas struktūrām? Jebkuram gājienam ir celonis, un šim procesam arī ir sava celonis. 20. gadsimta sākumā parādās ideja par kosmosa apgūšanu. Cilvēks vienreiz un līdz galam nolēma, mēs apgūsim kosmosu. Lai to izdarīt, vajadzēja atrisināt 3 smagus darbus. Kādi tie bija? Pirmkārt, jānoskaidro visi vides parametri, kādi ir, sakot, no Zemes, ja mēs ejam ārā un kosmosa. Kā mainās tie vides parametri? Otrais, vajadzēja radīt transports, raketes, ar kuru mehānismu, ar kuru palīdzību mēs varam izlidot. Un trešais, jāuzzina, kas ir cilvēks. No kā viņš sastāv? Vai viņš būs spējīgs dzīvot tos apstākļos, kuras mēs atklājam? Zinātnieki agrāk zināja, ka cilvēks sastāv galvenokārt 70–80% no ūdeņa. Bet kas ir ūdens? Nebija tādas skaidras priekšstatas, kas ir ūdens. Un bija nolemts, ka cītīgi un precīzi jānoskaidro, kas tā ir par viela. Ja ir uzdevums, ja ir tēma, tad jārāda, ko tēmas vadītāju jāatrod pirmkārt. Bija atrasts tēmas vadītājs akadēmik Zenins. Kad ir tēmas vadītājs, viņš jau var rīkoties un diktēt savu nosacījumu. Pirmais nosacījums, kurš uzstādīja akadēmikas, ka man vajag telpa plaša, gaiša, skaista. Viņam vajadzēja 24 metrīgu zāli, ļoti labi apgaismotu, ar virsgaismu, tā kā pasāža apmēram, ja? Lai tur būtu daudz zaļumi un tā tālāk. Maskava ir liela pilsēta, bet pat Maskava bija grūti atrast tādu telpu. Bet galā atrada ģenētikas institūta, atradas tāda zāle. Un Zenins sāk darboties tur. Tālākais uzdevums – ūdens. Ūdens vajadzēja attīrīt. Ja mēs pētīsim neattīrītu vielu, mēs neko neuzzināsim. Vajag novest ūdens līdz distilētam stāvoklim. Krievijā tajā laikā nebija aparatūras un iekārtas, kurā bija spējīga attīrīt ūdens tik labi. Tajā laikā bija 2 valsti, Japāna un Amerika, kuram bija tādas iekārtas. Es pajautāšu dāmām, vai jūs atceraties, cik burvīgas Japāņas zīdu krāsas, cik maigas toņas viņas ir. Kāpēc? Tāpēc, ka Japāņi prot attīrīt ūdens. Cik skaisti flowmeisteri ražo Japāna.
cik smukas multiplikācijas filmas, neiedomājami skaistas, tādas košas krāsas maigas ir. Es biju pārliecināta, ka izvēles Japānu, bet biznes ir biznes, un uzvarēja amerikāņu firma Micropol. Tātad šī firma uzņemas attīrīt ūdens un izdarīt to. Un tagad iedomājieties šito skaistu, gaišu zāli, pilnu ar zāļiem un tvernes, kuras piepildīti ar distilētu ūdenī. Cilvēki baltus halātas stāv apkārt vienai tvertnei un elektronu mikroskopi lūkojas ūdenī. Pētījums sākas. Ko ieraudzīja zinātnieki, kad viņi ieskatījās ūdenī? Viņi agrāk domāja, ka tas ir šķidrums. Kas ir šķidrums mūsu izpratne un kas ir cietviela? Un viena viela un otra sastāv no atomiem. Atomi veido molekulas. Cietvielas molekulas stingri sasieti kristaliskā režģi. A šķidruma molekulas brīvi pārvietojas viena gar otru, tāda brūna kustība. Tātad tur nav kaut kādas tādas kārtības. Zinātnieki domāja, ka ūdens ir šķidrums. Un ko viņi ieraudzīja? Viņi ieraudzīja atsevišķas molekulas, kuras bija plakanas, kur bija H2O, tāds plakanas molekulas, kuras slīdēja viens virs otras, bet tajā amorfu masa peldīja zvaigznes, tā kā līnijas ar ziedulāpiem. Un visas tās ziedulāpus bija sasietas viena punkta, jūs redzat, ja? Un viss tās kustas vēl. Tādas smukas līnijas. Kāda varētu būt gaidama reakcija? It kā skaisti, ja? Bet reakcija priekš zāles būs nesaprotama. Viņas apņema šausmas. Kāpēc sabies zinātnieki? Viņi sabies tāpēc, ka viņam pēkšņi ienāc doma prātā, ka visas tās zvaigznes pēkšņi kristalizēsies, kā uz loga tie sarmaini logi, un pārvērtīsies par cietvielu. Mēs nevaram dzīvot cietvielā, mums vajag šķidrums. Divi galvenie nosacījumi, dzīves nosacījumi, ir magnetiskā lauka klātbūtne un ūdens, šķidrais ūdens, šeit zvaigznes un diezgan daudz. Pirmā ideja jāmēģina noskaidrot, cik ātri ūdens var kristalizēties pilnīgi. Ko tikai tie zinātnieki nedarīja, lai kristalizētu ūdens, bet viņš nekristalizējas un nekristalizējas. Nezinu, cik ilgi viņi mocītos, ja ne matemātiki, kuri aprēķināja, ka ūdens ir viela, kura nekad nevar kristalizēties pilnīgi, tāpēc, ka tā ir puskristaliska. Un zinātnē bija ievests jauns vielas stāvoklis. Visi klātesoši zina, ka ir 4 pazīstami vielu stāvokļi. Gāzveidīgs, šķīdrais, cietais, plazmatiskais
un tagad parādīsies 5. vielu stāvoklis, kuru mēs saucam par informatīvo stāvokli. Tātad atkrīt pirmā problēma. Ūdens nevar kristalizēties. Bet priekš kam zvaigznes? To vajadzēja noskaidrot, kāda ir loma šīm zvaigznēm. Tvertne ar distilētu ūdeni bija ievests viens svešs agents. Bija ielikta spirta molekula. Un uzreiz ar vairākam mikroskopiem zinātnieki novēro, kā uzvedas zvaigznes. Tuvākas 2 zvaigznes pienāca viens pie otras un saslēdzas. Tāda veida, ja? Tātad viņi atzīmēja, kā ūdenī notika izmaiņa. Ielika otru agentu un atkal otra pāri saslēdzas. Zinātnieki lieka vienu pēc otras vielas, zvaigznes slēdzas un slēdzas un slēdzas, bet viss kas beidzas. Ne tikai vielas bija ieliktas, bet arī apstaroja ūdens ar dažādu starojumu, ar radiāciju, ar magnetismu, un arī uz apstarojumu bija tā paša reakcija. Zvaigznes atzīmēja, kā ir izmaiņas. Gal galā zvaigznes beidzas. Stūrgalvīgi zinātnieki liek šitas jaunas vielas. Un kas notika ar zvaigznēm tālāk? Zvaigznes sabruka un pārvēršas par parasto H2O. Eksperimenti ar dzīvniekiem parādīja, ka zvaigžņu sabrukšanas efekts ir vienāds ar atmiņas zaudēšanas efektu. No seniem laikiem cilvēki baidas no piesārņotā ūdenī, intuitīvi baidas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir saistīts ar atmiņas struktūras zaudēšanu. Tātad šis jautājums arī bija atrisināts, kā zvaigznēm ir fantastiski liela vērtība. Tas ir mūsu atmiņa, tas ir mūsu dzīve. Lai nebūtu Alzheimera slimības, mums jābūt tīram zvaigžņainam ūdenim. Bija arī pārbaudīti dažādi ūdensveidi. Virs ūdeņi tādi, kādi ir upes, ezeros. Bija pārbaudīti avoti, grunts ūdeņi, pazemes ūdeņi uz dažādām horizontiem. Un kas bija konstatēts, ka vismazāk zvaigžņu ir virs ūdeņos, un zvaigžņu skaits aug ar dziļumu, jo dziļāk, jo vairāk zvaigžņu. Kāpēc? Tāpēc, ka virs ūdeņi pakļauti kosmiskai radiācijai, kuri izjūg šīs molekulas, šīs struktūras. Un mēs palikam ar liesaku zvaigžņu skaitu, bet pazemes ūdeņiem tas ir daudz. Avoti, kuri ir no pazemes, dziļiem pazemes ūdeņiem, arī ir ļoti labvēlīgi. To zina visi cilvēki. Bet ir avoti dažādi. Ir avoti no grunts ūdeņiem, tiem nav tik daudz nav tik daudz informācijas.
Es arī gribu drusciņ pateikt par minerālu ūdeņiem. Minerālu ūdeņiem ir sevišķi liela informācija, kāpēc ūdeņi skalo ieži un saņem to informāciju par visam ieži, par visiem minerāliem. Cilvēks sastāv no ūdeņa, bet viņam arī vajag mikroelementi. Ja viņam nav mikroelementu pietiekoša daudzuma, viņš slimo. Augšā uz zemes, kur cilvēks izmanto mikroelementi no augiem, dažreiz trūkst mikroelementi, bet pazemes ūdeņi satur viņus. Tur nav tik liela radiācija kā augšā. Tātad šitie minerāli ūdeņi ir ārstnieciski. Pirmie par to uzzināja faktiski vāciši. Vāciši ir ļoti gudra tauta, viņam ir dzels rudas, kuras izdala magnītu starojumu un kurš dod ļoti lielu informāciju. Un vāciši saprata, ka minerālu ūdeņi var dot veselību un sāk būvēt kurorti. Kurorti sākumā bija vietas, kur var izmantot tikai bagāti cilvēki, bet pamazām kurorti sāk būt pieejami visiem cilvēkiem. Cilvēks atbrauc uz kurortu, padzer ūdentiņu un paliek veselāk. Sākas attīstīties kapitalisms, parādās trakas idejas, kā kļūt bagātam. Biznesmeni arī domā, un viņi padomāja, ja minerāls ūdens ir ūdens, kur izšķēdināti sāles, tad mēs varam organizēt ražošanu un veidot, paņemt parastais ūdens, ielikt vajadzīgas sāles un veidot mākslīgi minerālu ūdeņu. Un mums nevajag meklēt tās īpašas vietas ar tiem avotiem un ar to dabu, kur ne visur ir. Tas būs pieejams visiem un pērkams visiem. Un ideja bija pacelta uz vairāku, kā teikt, un sāk viņu realizēt. Visa pasaule apauga ar ražošanām, kur ražoja minerālu ūdeņu. Pat Kaukaze minerālu ūdeņu rajona tur arī izmantoja. Rīga, Vermaņu dārza, jūs variet pie kioskiņa un nopirkt minerālu ūdeņu. Visi bija apmierināti, izņemot kurorta ārstus, kuri galīgi neticēja tam. Viņi intuitīvi saprata, ka šīs ūdens nevar ārstēt. Es tagad atceros, ka es jums nepateicu par to, kādā veidā cilvēks sazinājas ar zemi un kāds ir rezultāts. Rezultāts ir intuīcija. Un ko par to runāja Poincaré? Viņš ļoti interesanti izteicas. Viņš teica, ka intuīcija tas ir Dieva dāvana. Zinātne un prāts tas ir instruments, ar kuru mēs pierādām to, ko mēs atklājam ar intuīcijas ceļiem. Tātad ārsti saprata, ka šeit kaut kas slēpjas. Un paņēma uztaisīja eksperiments. Viena palāti bija cilvēki, kuri dzēra mākslīgo minerālu ūdeņu, un otra palāti bija tie, kuri dzēra naturālo minerālu ūdeņu. Rezultāts bija ārkārtīgi pārliecinošs. Pirmie, kādi bija ar savu slimībām, tādi palika, bet tie, kuri dzēra īsto minerālu ūdeņu, tie izārstējas. Cilvēki nezināja, kāpēc tas
bija pārliecinošs un likumi pēc tam bija pieņemti, ka par minerālu ūdeņu var uzskatīt, var uzskatīt tikai dabisku minerālu ūdeņu bez kaut kādām piejaukām, bez garšvielām, bez smaržvielām un tā tālāk. Un tam ūdenim obligāti būtu jāpārdodam stiklu tāra. Ne tāda, kā teikt, plasmasu tāra, tāpēc, ka tur var visādi brīnumi nosanākt, bet tikai stiklu tāra. Tātad šis jautājums bija risināts, bet uzzinājām, kāpēc atšķiras īstais minerālu ūdens no parastā, bija tikai pēc Zenina atklājumiem, pēc ūdens atmiņas struktūras atklājumiem. Izrādās, ka minerālais ūdens, viņš satur atmiņu par visam elementiem, kuras viņš skalo un kuri ir nepieciešami mūsu organismam. Nevajag daudz, minimāli, bet viņi ir klāt un organisms veseļojas. Tātad tas ir bezgalīgi svarīgi, un to izmanto, kā arī Dainis šodien stāstīja Ozoliņš, homeopātija. Tā, kur tas ir? Tagad mēs parunājam par to, kā mēs saņemam informāciju un kas ar to informāciju notiek tālāk. Apskatīsim šo lietu uz Aijas Baumanes piemēra. Aija Baumane izcils gobelenu meistars Latvijas. Tas ir mūsu gods un slava. Tas ir fantastiski gudrs un tāds spējīgs cilvēks. 13. martā Aijai Baumanei izpildīsi 70 gadi. Ja kāds viņu zina, var apsveikt no dzimšanas dienas. Šeit ir tāds piemērs. Aija Baumane sēž dabas vidū un skatās, ievēro, novēro ainavu. Un šī informācija ienāc smadzenes, apstrādātā smadzenes, un ko tēlo Aija? Vai ainavu, kuru viņa redz? Nē, iznāk geoloģiskais griezums no šīs ainavas. Aijas smadzenes uzskata, ka veselībai vissvarīgākā informācija ir tieši šī informācija. Informācija sevišķi svarīga parādās vairākam cilvēkiem, vairākam māksliniekiem un visa pasaulē. Un radās tāda veida simboli. Simboli ir tās zīmes, bez kuram mēs nevaram iztikt. Tas ir brīdinājoši zīmes. Vissvarīgākā zīme visai pasaulē ir krusts. A kas ir krusts? Pie mums tas ir auseklis. Tagad es gribu pateikt, kā veidojas auseklis. Zemes garozai ir divi slāņi. Apakšslānis, tas ir kristaliskais pamatklintais. Augšslānis, tas ir nogulumu iežu sēga. Un viens un otrs slānis ir strukturēts, sadalīts savu kārtībā. Kristaliskais pamatklintais slānis sadalīts, šeit ir viena bildīte, kur ir parādīta Latvija augšā
un griezums no Latvijas. Tas ir Latvijas griezums. Griezums rāda, ka šī brūna daļa, tā ir nogulumu Jēzus slānis, sarkana daļa, tas ir kristaliskais pamatklintais. Kristaliskais pamatklintais sadalīts ar neregulāram lūzumiem. A nogulumu Jēzus slānis sadalīts ar režģiem, ko mūsu rīksniki sauc par Curie un Hartmana struktūram. Šeit ir tā augšējā struktūra. Ir divas struktūras – ortogonāla un diagonāla. Jūs redzat režģi, un jūs redzat tas ir lūzumu un plaisu zonas, un mēs redzam krustojumi, kur krustojas tās zonas. Tie krustojumi ir krusts. Zona, kur visbīstamāk atrasties, kur mēs nevaram pavairoties. Un par to runa mūsu auseklis. Jūs redzat, cik gudra zīme ir mūsu auseklis. Viņš ar krasam rāda, ka pa vidu nekāda gadījumā nedrīkst dzīvot. Spārniņi arī dzelteni, dzeltena krasa arī brīdinoša. Auseklis arī rāda, ka eksistē divas struktūras, kā ortogonāla, taisturīga, tā arī diagonāla. Auseklīši tādi ir visa pasaule. Nav tautas, kuram nebūtu auseklīgis. Viņi atšķiras pēc savu zīmējuma, bet viņi pastāv un viņi brīdina. Teiksim, Indijā auseklītis noslēpts viena tāda matrica, kuru sauc Vistara. Auseklis ir taisni šeit. Un mēs redzam dažādas nozīmes lūzumi. Spēcīgākie, mazākie. Apakšā un šī zīme kalpo Indijā kā galvenā matrica priekš būvēšanas. Mājas būvēt var tikai baltajās zonas, baltajās kvadrātos. Šeit būvē mājas. Un zonas, šitas melnas līnijas izmanto atputai, izmanto apzaļumošanām. Trešais auseklis, tas ir Hanti-Mansi. Tas ir sniega zvaigznīci izskatās. Viņi redz galvenokārt to sniegu, bet tas arī ir auseklītis. Mēs varētu vēl ilgi rādīt šīs zīmes, bet tas nav vajadzīgs, tāpēc, ka galvenā ir tā ideja. Šeit ir Ķīnas, teiksim, tāda zīme un pilsēta Henai, kuru būvēja arī izmantojot šo informāciju. Satikos vienreiz ar Ķīnas kultūrvēstures profesoru. Viņš man uzdevināja šo zīmējumu, un viņš teica, ka Ķīnā ļoti nopietni strādā ar zemes demoniem, kā viņš izteica, ka pagodas, baznīcas jābūvē tur, kur ir plaisu zonas. Atdzīvot vajag tikai baltas vietas. Trešā lauka, tas ir krustojumi arī tas, kur vislielākā enerģētika, un tur jātais sanāksmes lauki, kur var apspriest jautājumi, un jautājumi būs atrisināti ārkārtīgi ātri. Šeit ir atkārtoju to Vistaru un Čindigarhu, kuri būvēja pēc šīs matricas Le Corbusier.
pilsēta, kā jūs redzat, pareizi uzbūvēta un labi darbojas. Biju es vienreiz Rezeknes muzejā. Ļoti labs muzejs, ja jūs būsiet Rezekne, noteikti apmeklējiet. Un ieraudzīju tur ļoti vecu tamburētu galdautu. Es esmu pārliecināta, ka šī sieviete, kuri tamburēja šo galdautu, geoloģiju nezināja. Bet ko viņi uztamburēja? Viņi uztamburēja zemes, garozas struktūru, ausekliši, apzīmē mēzgli, kā jūs redzat, ja, tie mēzgli tubši. Starp mēzgliem, kur ir ļoti aktīvas zonas, aug meži. Mēs redzam meži. Pa vidu ir kvadrāti, kur jādzīvo. Pie tam kvadrāti arī zonēti. Pie tam vislabvēlīga zona ir tā, kura pieskaras pie šim plaisu zonam. Viņa vislabvēlīga, tur vislabāk dzīvo. Tātad ar intuitīvo informāciju cilvēks saņem no zemes jaunu, kas saka, informāciju un nodot to savu pēcnācējiem. Un tagad parunāsim par ornamentiem. Ornamenti, tas ir liels informācijas krājums. Tas nav tikai daļu māksla un, kas saka, sievietes noformēšana. Nē, tas ir ļoti liela informācija. Tagad paspēlēsim vienu spēli. Šeit ir Latvija. Augšā parādīts ir geoloģiskā karte. Latvijas geoloģiskā karte. Kā Latvija būvēta? Šeit ir griezums, un mēs redzam, ka ir kristaliskais pamatklintis un nogulumu iežu sēga. Pie tam kristaliska pamatklintē virsma ir slipa. Vistuvāk kristaliskais pamatklintais pienāc austrumos un dienvidu austrumos. Visdziļāk viņš ir pie Liepājas, redzat, tā gaiša zona. Tas ir tā kā bēgļi tur. Un ļoti dziļi ir kristaliskais pamatklintis un nogulumu iežu sēga ļoti tāda bieza. Tas ir burvīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka šī biezais slānis darbojas kā sēga, kura aizsargā organismi no pārmērīga stārojuma, kurš nāk no kristaliska pamatklintē. Nepavēlti Kurzemes sauc par Kurzemeti manu māte. Tā rada visvairāk bērnu. Šī daļa nav tik bagāta ar bērniem. Tagad iedomāsimies, ka mūsu acīm ir tāda īpatnība, ka mēs kā lazers varam skatīties caur zemi, dziļi. Un ko mēs redzētu? Mums būtu tādas acis. Pirmkārt, mēs redzētu šo slāni, nogulumu iežu sēgu. A sēga ir strukturēta augšā pēc šī principa, pēc diagonāla principa. Tātad mēs nosacīti varam uzņemt tādas režģus, ka šeit būs režģi. Un tālāk, ja mēs redzēsim lūzumi, kaut kādas lineāras struktūras. Mēs uztaisījām tādu pieņemumu.
Un tagad paskatīsimies, vai šīs pieņemums strādā vai nestrādā. Apskatīsim tagad mūsu ornamenti un sāksim no kuldīgas ornamenta. Ko mēs redzam? Mēs redzam segu, kur ir daudz auseklīšu, tāda struktūra, ortogonāla struktūra. Līnijas ir dažādas, ir pirmas kārtas tīkls, ir otras kārtas tīkls, bet tas ir tīkls, tas ir reizveidīga struktūra, ko redz kuldīgas mākslinieki. Viņi redz nogulumu Jēzu segu, viņi redz zeme, bet kristālisku pamatklintu viņi neredz pa daudz tālu. Dziļi, kā mēs redzam, šeit ir ļoti liels dziļums pie kuldīgas. Ja mēs apskatīsim, kāda situācija aizkrauklē, kur ir Latvijas vidēja daļa jau, tur kristāliskais jau tuvāk. Mākslinieks saka, režģis ir, zeme pastāv, bet pēkšņi, tā nedroši, vēl viņš nav pārliecināts, bet tomēr viņš redz kaut kādas līnijas. Tātad parādās arī lūzumi, kuri tur spīd no kristāliskā pamatklinteja. Braucam tālāk un apskatīsim, kāda situācija Gulbenē, Latvijas austrumu daļa, un Gulbenē mums ir geoloģija pazīstama kā ļoti seismiski aktīva zona. Ko mēs arī varam iepriekš pateikt par Gulbenē, ka nogulumu Jēzu sega tur ļoti plāna. Tātad kādu hipotēzi var izteikt, ka tur ātrāk cilvēks redzēs kristālisku nekā nogulumu Jēzu segu. Ko mēs redzam Gulbenē? Auseklīši pazuda tā kā nolaizīti, nav. Bet paliek tādas riftīgas, sarkanas, nedivdomīgas tektoniski lūzumi, pie tam aktīvi, tādi, kādi viņi ir. Tātad šitais košs jūs redzat, šeit ir vistuvāk mantija, pēc tam nodzēšas pamazam un atkal kaut kādi mazākie lūzumi parādās. Tātad šeit ir tāda situācija, kur lūzumi aktīvi, bet ne visur viņi aktīvi. Apskatīsim vēl vienu kaimiņu rajonā ornamentu, tas ir Alūksnes rajons. Ko mēs redzam? Mēs neredzam tos sarkanas krāsas, bet mēs redzam visu zemes gamu. Kādu gamu? To, ko cilvēki Latvijā visvairāk mīl, mālu krāsa, smilts krāsa un tā tālāk. Un ļoti arī mēs neredzam auseklīšus. Tātad noguluma Jēzu sega ir niecīga, 250 metri tik vien. Un tomēr par to runā, par krāsas. Un runā arī par lūzumiem. Redzat lūzumi? Viens. Tur ir otrs lūzums parādās tāds neliels. Bet viņi pelēki, viņi mierīgi, viņi nav aktīvi. Šeit ir griezums. Griezums geoloģiskais, kā pieņemts attēlot griezumi visā pasaulē. Un kas ir interesants, ka krāsu gama šeit ir devona,
teiksim, slāņi, Ordovika Silura slāņi, Kembrija slāņi un sakas kristaliskais pamatklintais, kā visa gama precizi attēlota alksnes ornamenta. Visa pasaule tā ir. Tātad mūsu krāsas rada, ka mums ir zeme. Tas ir mūsu lepnums. Ir zeme. Tas ir burvīgi. Un šī zeme dod mums iespēju dzemdēt, pavairoties. Mums ir daudz sievietes, tāpēc tātad tas ir tāds ornaments. Ļoti interesanti arī šī ribiņas, kuras ir. Visa pasaulē attēlo lūzumi ar tādu līniju, kur ir tādas ribiņas. Tātad ornaments un praktiskā, kā teikt, kartešana viens un tas pats iznāk. Pie mani vienreiz bija manu draudzene ciemos. Viņa gribēja kaut ko, tas bija rudens, viņa kaut ko gribēja nopirkt kā dāvanu, kā suvenieru. Es saku, nav problēmas, aiziet Vecrīga, paņem kādi durēniši un tev būs suvenieris. Viņa aizgāja, paklēja un atnāca atpakaļ. Viņa teica, tik nesmukas visas spēlēkas, brūnas, sīnēpkrāsas. Es saku, ko tu, Dula, saprati? Tas taču mūsu zeme. Viņa saka, Somiem, Norvēģiem ir baltas, smukas tādas, košas. Es saku, ko tu saprati? Mēs rādam zeme, dzīvo zeme, bet ko var rādīt nabagie Skandināvi? Viņam tikai ledus un sniegs, viņam nekā nav. Viņa saprata, aizgāja uz Vecrīgu un sapirka vairākas durēnišas. Tātad, un man gribas Mari Leperu atcerēties. Diemžēl šis cilvēks nomira pagājušajā gadā, pēkšņi nāve tāda bija. Viņš kopā ar Irēnu Saprausku taisījās uzrakstīt par simboliku un par ornamentiem grāmatu. Un ko viņš teica? Ka nepietiek tikai ražot ornamenti, rādīt suvenīri, tas ir pamaz. Vajag skaidrot, ko tas nozīmē. Suvenīriem jāstrādā, zīmēm jāstrādā, mums jārāda plašu literatūru. Tāpēc, ka taisni zīmes palīdz mums izdzīvot un palīdz mūsu tautu. Varbūt mēs palikam mazāk, tāpēc, ka mēs vairāk nelietojam tās zīmes, tā kā lietojam agrāk mūsu tautā. Tātad tas ir ļoti, es uzskatu, svarīgas domas un varbūt ar jūsu palīdzību, ar Irēnas Saprauskas palīdzību tā grāmata tomēr parādīsies un mēs viņu varēsim izlasīt. Tagad vēl vienu ornamentu gribu parādīt. Šis ornaments ir no Liepajas, Vardas pagasts. Mēs redzam, ka Liepaja atradas diezgan zona, kur ir diezgan dziļš kristaliskais un bieza nogulumu ježu sēga. Kāpēc atkal lūzuņu mēs redzam? Lūzuņu mēs redzam. Pazuda, ne, ir. Tāpēc, kā caur Liepaju, tas izslēdzas ir. Ko daļat? Var runāt, jā. Tātad caur Liepaju iet Liepajas, Rīgas, Pleskavas lūzumu zona. Milzīga zona, ļoti dziļa. Tas ir
faktiski viņa krusta visu platformu mūsu. Un tie lūzumi visi dzīvo un strādā. Un līdz ar to mēs redzam šo lineāro ornamentu, kura rada, ka lūzumi ir. Bet no otras puses mēs arī redzam ausekli. Tā kā mūsu mākslinieks, autors arī rada zeme ir, ausekli ir. Tālāk interese rada kas vēl? Krasas. Tas ir spāņu krasas. Melnais dzeltens, melnais sarkans, spāņu gama, bet mēs esam latvieši. Mums patīk sinepes krāsa, smilšu krāsa. Kāpēc pēkšņi šeit ir tāda sarkana krāsa parādās? A lieta ir tāda, ka Barta atradas vieta, kur dziļumā Kembrija pie pašas kristaliskas pamatklītēs un dziļāk ir hipertermālie ūdeņi. Ārkārtīgi karsti, līdz 80 grādiem siltums tur ir. Un iedomājieties tādu scenāriju. Ir maza koku māja, ziema, apkārt sniegs laistas, istaba ir silti, kurinājas krāsns. Pie galda, pie loga sēž meitene, un uz galda daudz kamolu, dažādas krāsas. Viņa taisas kaut ko uztaisīt, kaut kādu audumu. Un viņa nezin, kādu krāsu ņemt. Bet smadzenes, ūdens atmiņas struktūras, kuras ceļas no dziļumam, jūs zināt, ka ūdens visu laiku apmainās. Vienā laikā viņš ir apakšā, pēc tam viņš virs ūdeņi, pēc tam viņš mākoņos nolasa informāciju no kosmosa, pēc tam atkal krīt uz zemi, pēc tam atkal atdzīt zemi, tad viņš satur visu informāciju. Un viņš satur arī to informāciju, ka šeit, tieši šeit, ir hipertermālie ūdeņi, un tas ir spilgtais faktors. Bioloģija ir zināms. Ja tevam ir liels deguns, bērnam arī būs liels deguns. Ja ir blondine un melnais, tad būs melnais bērns. Ja ir šitais negers un blondine, arī būs negeris. Tādas problēmas cik tik uz pasaulē. Tātad šeit ir kas? Spilgtais faktors, spilgtis, sarkanais, faktiski iespējas no karsta ūdeņa. Karstais mums asociējas ar sarkanu. Sēž meitene domā, atmiņas struktūras bombardē sarkanais. Viņš, ņemšu sarkanu. Un iznāk košats Bartas tautas tērpas, par kuru brīnījās visa Latvija. Tālāk apskatīsim drusciņ ārzemju, divas ārzemju piemērus, daudz nedošu, jūs jau esat laikam noguvusi pamatīgi. Tas ir Ukraina. Ukrainai arī ir kalnu veidi vietas un tādi ielējas, zemes vietas. Tur, kur tie zemes vietas, tur, kur bez nogulumu ježu sēga, mums ir tāds ornaments. Tas nav ausekliši, bet tas ir režģis, tas puķiķis arī rada, ka šeit ir zeme, organiskais slānis. Ko rada
kalni, Karpatu kalni, viņi dod vot tādas stripas. Stripas tas ir kalni vai kristaliskais pamatklītais. Tas ir Dagestāns. Ko mēs redzam? Atkal kalnaino daļu un tādu zemo daļu. Starp citu, Dagestāna ir bezgalīgi dziļas nogulumu iežu slaņa dziļums liels līdz 20 kilometriem. Mums ir 2 kilometri, viņam līdz 20. Tātad, kā viņi rāda savu zemi? Viņi rāda atkal tas pats režģis. Tas ir Kuldīga numur 2 ar auseklišiem. Un ko rāda kalnu ornaments? Mēs redzam savu gulbenē. Drusci smagāko, bet gulbenes ornaments apmeram. Un šeit ir uz pēdējais ornaments, kur parādīju. Es lasīju lekcijas Mākslas akadēmijas studentiem, un man atveda meitenes no Indijas šī ornamenti. Viņi teica, mēs bijām Indija un par brīnumu redzam latviešu ornamenti, kā viņi tur tieka. Viņi saka un stāsta cilvēki no Indijas, ka viņi kādreiz dzīvoja Latvijā. Un nezinu, kas par likteņiem viņas izzina no mūsu zemes, aizgāja viņu uz Indiju. Un ornaments, kā teikt, transformējas uz kalnu ornamentu, bet elementi ir mūsu Latvijas elementi. Tagad lekciju par tādu es beidzu, bet es vēl gribēju ar jums drusci paspēlēt un parādīt daži piemēri praktiski. Ja jūs esat ar mieru. Gribat, ja? Ko apli nozīmē? Ko? Ko apli nozīmē kā ģeometrija struktūra? Apli? Jā. Tas apli, tas ir arī lūzumi. Tas ir rīķu struktūras, tas saucamas. Viņas arī eksistē. Tagad ir, teiksim, ir tāds priekšmets. Svētsturis. Es varu laist viņu pa zāli, bet varbūt jūs arī redzat, viņš ir ļoti atturīgs ar peleku musturu. Kā jūs domājat, tas ir latviets vai tas ir ārzemnieks? Internacionāli. Ārzemnieks, tieši pareizi. Viņš sniedz savu informāciju. No kādam ārzemēm viņš ir dienvidnieks vai ziemeļnieks? Ziemeļnieks. Tas ir Zviedrija. Tā. Tā. Krūze. Latvijā. Jūs kaut kur tādu dumju formu redziet, rokturi. Bet, ja jūs paņemsiet, viņa ļoti parocīgi, es laidīšu visiem apkārt. Kas tādu formu var uztaisīt tādu? Kas arī ziemeļnieks vai dienvidnieks? Ziemeļnieks. Vēl uz ziemeļiem. Tas ir Norvēģija. Latviešu krūze un paturiet. Manu draudzene arī atveda tādu konfeti. Vai kādam normālam latvietim ienāc prātā taisīt konfeti tādu ribotu? Laima. Ko viņa ir spējīga viļņus parādīt mūsu jūru, ja? Uz šokolādes. Bet šitais dobro, kā viņš sauc, es aizmirsu. Tas ir konfeti. Tas ir
atkal Norvēģija ar klinšaino vide. Tagad parādīšu vēl vienu mantiņu, kur viņa ir. Vot tāda mantiņa. Dienvidnieki vai ziemeļnieki to uztaisīja? Dienvidnieki, redzat, jums pat nekādas šaubas nav, jūs uzreiz lasat. Bet tas ir svecturī, ja? Šeit liek sveces. Ko nozīmē šīs sveces? Vulkāni, pareizi, vulkāniska vide. Kas ir pa vidu? Lūzums, kārtīgs lūzums. Tā ir Dienvidamerika. Dienvidamerika, ja? Nu, ko tu teiksi? Latvija tāda lieta nevar būt, nevar rasties. Vēl vienu pēdējo mantiņu parādīšu. Tāda dviele, baltas un sarkanas krāsas. Vai tas ir līdzenums, vai tas ir kalni? Kalni, pareizi. Un kalnus atkal mēs redzam tie paši lūzumi, ja, gulbeni numur 2, ja? Vot. Bet viena no tiem ieplakam lūzumiem mēs redzam ausekliši, laikam ir ziemeļtie, ja? Bet ko nozīmē sarkanais? Termāli ūdeņi. Viņi man piedāvāja arī, vai jūs negribat nopirkt mūsu dažas zemes ar termālam ūdeņiem? Un kad dāvināja šito, ja? Termāli ūdeņi. Kas ir baltais? Sniegs. Viņam ir tik daudz izkrīt sniega ziemas laikā, ka viņi durvis dala uz visam pusēm, tā kā uz sienas. Apakšpuse durvis sadalītas uz 2 pusēm, lai, kad izkrīt milzīgs sniegs, būtu iespējams iztikt vaļā. Tātad ir arī tāda lieta. Ko es gribu pateikt? Mūsu kultūra, mūsu dainas, mūsu ornamenti, mūsu simboli, tas ir fantastiskais zinātnes krājums. Mums to jāstudē un jāpastāst arī citiem, ko tas nozīmē. Jāstāst bērniem, lai šī kultūra pavairotu, kā teikt, kļūtu stiprāk un mūžīgāk. Paldies par uzmanību!